Nominācija Kocēnu novada Gada ražotājs. Pasaulē ražo kokogus drausmīgi arhaiskā veidā. Tā kā mums ir stipri labāka viss tā darīšana, teiksim tā, ka pie mums pat brauc no visu pasaules zinātnieku skatīties. Vesela delegācija bija. Labs oglis ir tas, kas labi aizdegās, vienmērīgi deg noteikti, ja, un uz kurām viegli šašvaki ir uzcepti. Ar ko viņas atšķirās? Nu, mums ir tā saucamās vieglisvaru oglis, tāpēc, ka mums koksne ir tāda, ja. Nu, līdz ar to viņas labi aizdegās, viss viņām notiek. Ja jūs, teiksim, iesiet veikalā, paņemsiet maisiņu, kurā būs ļoti smagas ogles iekšā, jūs reiz redzēsiet, jūs jutīsiet, tās būs Latīņamerikāņu visticamāk vai Āfrikas. Pamēģiniet viņas aizdedzināt un blakus aizdedziniet mūsējās. Un tad jūs uzreiz sapratīsiet, uz kurām jūs gribat cept šašviku un uz kurām jūs negribat. Mazāks mums tagad tur redz, ka ir 3 krāsnes. Mēs esam šodien noteikti lielākie Baltijā ražotāji. Ja? Mēs vēl neesam to apjomu pilnās burās sasnieguši, bet noteikti sasniegsim šogad. Noiets viss, principā, 99% ārzemēs. Tas ir Eiropā viss. Ja? Beļģija, Francija, Monako. Mēs, starp citu, jā, varam būt lepni, ka tāda mazā pundurvalstiņa tieši no mūsu uzņēmuma grib oglis. Ja? Viņi ir gatavi maksāt vienalga cik par to, ja? Un viņiem vajag tieši Fīles 2000 oglis. Tur ir tāda prasība, tā kā mēs varam būt lepni, ka veselu valsti mēs nodrošinām. Ja? Varbūt ne lielu, bet ļoti bagāts toties. Ja? Te mēs varam pieiet pie mucām no priekšpuses, aiziesim, ja, un tūlīt jūs to procesu mazliet tādu, tīri principā, kā tad oglis ražo, daudzi nezina, ja viņiem liekas, ka kaut kā dīvaini. Nu, reku tās te mucas, tās saucās retortes, viņās sakrāmē malku iekšā. Mehanizētoja rokām mēs to dažādi daram, ja. Nu, un pēc tam attiecīgi tās mucas, reku te man aiz muguras ir krāsns, mazliet viņam malku tiek piekurināts tas tā. Vasarā gāzēm būtu bijis jāiet. Nu, tā ir pati krāsnes, tur ir kaut kādi pārpa 1000 grādi iekšā. Varam uzkāpt augšā. Nu tā, te var redzēt, ka tās te, visi tie vāciņi te atrodas iekšā tās milzīgās retortes. Un te tagad katrā no viņiem veidojās oglis. Tur, kur tās liesmiņas nāk ārā, tur principā tas process ir gatavs. Mazlietiņ pēdējās liesmiņas, tad mēs varam noteikt, ka tūņi būs jāceļ ārā viss tas pods. Pa tām te trubām nāk ārā deggāzes, ja, un tās atgriežās krāsnī atpakaļ. Nu, tā mums te strādā. Un šī te ir mūsu produkcija šeit, gatavā iekšā. Tā viņa izskatās, tas jau ir uz paletēm sakrāmēts, tas ir sagatavots uz transportēšanu projām. Nu, reku ir darbs vēl vienam vietējiem ražotājiem, ja. Viņš mums piedāvā paletes, mēs no viņa pērkam, mums ir ilgtermiņa sadarbība ar viņu, ja. Tie ir arī lauku cilvēki, kas to dara, ja, teiksim, dodam arī viņiem netieši darbu, ja. Tātad 30 ir tie, kam mēs tieši dodam, bet pa lielam jau kopā visi tie meža cirtēji un viss, kas te ir iesaistīti, tur ievērojam vairāk tās darba vietas. Te mums ir mazliet, ka pieskarās kaut kam var nosmērēties, tā kā esiet ļoti uzmanīgi. Nu, tas te ir atkal gatavā produkcija. Te tiks uzvilkt virsū tā plēve, termoplēve, ja, tā te tiek sakrāmēs. Tas ir pa maisiņiem jau salikts. Tātad reku manai muguras redz mūsu malkas laukumu. Tur apmēram kā 10 000 kubu tagad patreiz stāv. Tas nav daudz, mēs principā gadā 27 000 izmantojam. Gribētu nopirkt vēl, bet, diemžēl, kā jau teicu, resursu nepietiek šeit uz vietas vairāk. Nu, tā tuņa, tad mēs šogad esam, nevis šogad, bet tikko kā principā esam sakārtojuši FSC certifikātu sev. Tas nozīmē, ka tas ir kvalitātes certifikāts par atbildīgo ražošanu, kā visa koksne, kas nāk, ir legāli nocirsta, netiek izmantots kaut kāds nelegālais darbspēks, visur tiek maksāt nodokļi un viss ir godīgi. Ja, tāds certifikāts tiek ļoti vēlams ir Eiropā, viņš nav obligāts, bet tiek prasīts vēlāk, pēc brīža viņš būs obligāts. Nu, attiecīgi mēs jau esam sagatavojušies tam. Tad faktiski mēs varam teikt, ka mēs esam FSC certificēti ražoti.